ciemiņu šajā stundā, un ciemiņi ir ieradušies, lai gan vakar, jā, es zinu, tā kaut kur pa visādiem banketiņiem, pa visādām mākslas kultūras iestādītēm, jā, izstaigājušies, bet tomēr sestdienas rītā netik bieži var pierunāt tos viesus vispār atnākt uz radio, jo galu galā gribas pačučēt, ja gribas vēl kaut kā cita ar ģimeni padzert kafiju un paēst pankūks un tā, bet man ir tas gods un prieks, ka Una Rozenbauma režisori ir ieradusies. Čau, labrīt, Una. Labrīt. Un Jānis Skutēls, labrīt. Labrīt. Kas tu esi aktieris, režisors, Kā tev vajag? Kā tev gribas? Šoreiz aktieris. Man tiešām nevajag. Un scenārists. Aktieris un scenārists. Jā, Bet šoreiz tā. režisors viņš taču nav. Režisors tu ne... Jāni, Nu kā, piemēram, Lauris Reiniks arī ir aktieris, jā, un vispārējais. Nu tā viņš pēc savu dēvē. Tā, es atvainojos. Šovu, ko? Kā mēs pārlecām uz Lauru Reiniku momentu? Nē, zin kā, Lauris cilvēki... Reiniks ir absolūti, Jānis vēl Ja viņš nav. vienreiz dzīvē ir kaut ko darījis, viņš to tā kā savai tai, savam tam visam amatu listē jāpievieno momentā klāt. Labi. Nē, šoreiz nē. Tā kā, Bet par Lauru Reiniku absolūtismu tas tur es pievienojos. Jā, jau viss metamies visi tā nevar. Metamies prom kaut kā citur. Kā jums iet? Brīnišķīgi. Brīnišķīgi. Nu, man tā. Rīt oktobrs. Ko jūs par to domājat? Es esmu vīlies. Nu? Stāsts sāpe, lai viss dzird. Bet es gaidu, kad beigsies tās... Katru dienu saka, ka būs tā pēdējā siltā diena. Kad beigsies tas siltais laiks? Mums ir tāda grupa draugu, kas saucās Pēdējais siltais vakars. Viņš nav nekad pienācis, Jāni. Ok. Nu tā tad tev tikai tas laiciņš, reiz saule sāk spīdēt atkal, jāvāk vesta būs. Ak, šausmas. Kur tu vakar biji, pastāst? Es biju uz Nacionālo teātru aizgājis, uz spēlēju, dancoju, jeb manā skatījumā Hamletu, un tāds vakariņš izvērtās. Un ko tu vakar darīji? Es vakar piedalījos Inovāciju akadēmijā ar abadīšanas birojā projektu. Tā, Lūk, jā, pārtrumpēja viegli. Tur vienkārši tā kā, tu ar savu Nacionālo teātru vienkārši... Nē, nu pa kapiem vien bija, cita starpā. Pa kapiem vien bija. Nu, kas tas ir? Šis ieintriģēja. Tātad mēs ar Aleksandru Brēži taisam kopā abadīšanas biroju, kas saucās Noble Exit, kurš patiesībā balstās uz to, ka tu aizpildi anketu un likumiski viņu apstiprini. Tas nozīmē, ka neviens nevar mainīt to, kādas būs tavas bēres. Tu pats viņus norežisē, tu pats uzrakst scenāriju. Es nezinu, man gribas smaidīt, bet tā ir tā nopietna lieta. Bet mēs visi mirsim, es atvainojos šajā jaukajā sestdienas rītā, mums vajadzētu par to parunāt. Nu, paga visi kādā ziņā. Nē, nu tu un Lauris Ēniks, jūs esat absolūti gandrīz. Paldies. Jūs jau esat, jā, nemirstīgo kategoriju kalniešu, jā, tajā fāzē. Nu, paga, tā tad lūdzu. Nu, tu izplāni, kā tu, piemēram, šodien, jā, 2023. gada, jā, noslēdzošajā septembra dienā, tev ir kaut kāds plāniņš, kā tu gribētu. Un tad tu vari rakstīt arī režisors savā CV. Ja tu esi pats norežisējis savas bēres. Tad... Un arī scenārists. Oh! Un galvenās lomas atveidotājs. Padām! Jā. Nu, reiz savilkām to bildi kopā. Redzi, katram ir iespēja norežisēt kaut kādu epizodi. Wow! Gribējām te pa kino parunāt. Nē, kāpēc? Nu, ir daudz lielāka tēma gal galā. Bet nē, mēs par kino runāsim, un rudens ir kino laiks, un kas mums te visādi festivāli ir noteikti arī tā, ejiet, skatāties kaut ko, esat kaut ko labi redzējuši? Una vietā. Tātad es redzēju, jo man bija tāda iespēja rakstīt priekš kino rakstiem recenziju par Akī Kaurismäki jauno filmu Krītušās lapas, kas dabūja arī žūrijas balvu Kānu kinofestivālā, un viņa būs Rīga IFA. Manas labākā no Kaurismäki komēdijām par mīlestību, cerību un par lūzeriem. Wow! Tev patīk rakstīt? Tev patīk tā skatīties un rakstīt? Man ne īpaši patīk rakstīt, bet pēdējā laikā es rakstu daudz vairāk nekā jebkad dzīvē, un ja es būtu zinājis, ka es rakstīšu tik daudz, tad iespējams es būtu iemācīsies komatus līdz galam. Jo man baigi daudz sanāk ar korektoriem kontaktēties, bet man ļoti patīk rakstīt, tas pēkšņi ir noticis. Un Jāni, kas ir tev ar to rakstīšanu? Nav nekāda vaina. Rakstīt ir forši kaut kādu periodu, bet šobrīd kaut kā viņi sanāk tādi tiešām. Vienu brīdi ir lusta to darīt, vienu brīdi nav. Šis nav tas. Tagad jāgatavo pirmizrāde,
11. oktobrī būs jāspēlē Nav sīkas vaļas. Bet par tiem scenāristiem jau visu laiku vislielākās čendēšanās, manuprāt, ja mēs tā skatāmies tajā mākslinieku pasaulē, ja kultūras ļaužu pasaulē. Tā, uzfilmēts nenormāli smuki. Tur aktieri spēlē labi, režija ir ok, bet tas scenārijs jau kaut kā jau latviešiem. Ko tu varētu aizstāvībai šim pateikt? Easy. Tas jau tomēr būs beigās komandas kaut kāds darbiņš. Un var nofilmēt forši labu dialogu, var nofilmēt slikti labu dialogu. Bet ir diezgan grūti sliktu dialogu nofilmēt labi. Bet tas nav mūsu gadījums, ja mēs runājam par mūsu seriālu. Var mieri, kāpēc nē? Tu varbūt. Kā režisors. Jā, par iespējamību, vai tas ir iespējams vai nav, ir mierīgi. Labi, mēs vēl ēnām esam aizvilkuši uz to seriālu, par kur mēs arī pēc vienas dziesmas... Kam jautā? Kam tu pajautā, saproti? Tas tev izstāstīs, kur ir problēma. Ja tu pajautā scenāristiem, viņi pateiks, ka režisori. Ka problēma nav, viņi pateiks. Režisori stabili vienmēr. Aktieriem arī tāpat liksies. Režisoriem liekas, ka scenāristi. Bet mēs šajā kontekstā ar Baibu Broku vienojamies, tad, kad izdodas projekts, tad visi ir pie viņa strādājuši un visiem viņš ir izdevies. Un tad, kad viņš nav sanācis, tad tomēr tā ir režisora vaina. Tā kā jāņem taisnība. Tā tas ir jaunais LMT mini-komēdijas seriāls, oriģināls seriāls Pilna pastkaste. Par to mēs arī pēc reklāmas pauzītes. Jums skan mūzika jūs seriālā? Jā. Ok, reklāma, un tad mēs lūksim kaut kādu mūziķiņu no seriāliņa, ja? Un tad mēs ķersimies klāt un izstāstīsiet, kas tas būs un kāpēc man ir jāslēdz iekšā LMT. Vai kas cits, vai kaut kur citur arī varēs, to mēs arī izrunāsim un par to pēc brīža. Nāk un aiziet tālumā, nāk un aiziet tālumā, nāk un aiziet tālumā, nāk un aiziet tālumā, nāk un aiziet 10 un 23 minūtes, viss nāk un aiziet tālumā. Bet tā tas ir dzīvē. Mīļie draugi, vai ne? Una kaut ko baigi liek bildes. Tev pēdējā darba diena šeit? Jā. Bet kā tas notika? Tā tas dzīvē reizēm notiek, ka tu vairs nevar sadalīties, savu esību, savu ķermeni, savu dzīvo masu, nevar sadalīt uz vairākām vietām un tā nāks. Tev tā nav nekad gadījies? Ir, es vienkārši interesējos, kā tev tas tā notika. Zin kā, to nevar divām mīļākajām dzīvot. Gan jau var kādu laiku, bet tā ilgstoši jau nē. Acīm redzam, tu jau kaut kādu laiku to esi padarījis. Jā. Režisora Una Rozenbaum pie mums ciemos, labrīt, un vēlreiz. Labrīt. Un, protams, aktieris, scenārists Jānis Kutels. Labrīt. Režisors, pavārs un vispārējais. Ar bumbu ir Viktors Lipčēnoks, viss nāk un aiziet tālumā. Dziesma arī, kas izskan, Tā ir. Mēs pie šīs nonācām. Tur dzelzgriezējs būs dzirdams, lūk, arī šī kompozīcija, vēl citas, bet mini-komēdijas seriāls, oriģināls seriāls Pilna pastkaste. Par to mēs arī tagad aiziet. Kas tas ir, kāpēc pie tā nonācāt un kur jums par kaut ko radās, ka jāmetās ir kopā un kaut kas par jārada? Es gribētu vēlreiz komentēt, tomēr, ka tas nav mini-komēdijas seriāls, tas ir mini-seriāls komēdija. Tā tas rakstīts. Nav mini, ir komēdija vai nav, nevis mini-komēdija. Es domāju, es atvainojos, es gribētu šo noskaidrot. Mini-komēdijas seriāls? Tas ir atsevišķi vārdi, Artur, tie nav mini-komēdija. Bet mēs jau pludinām. Tas ir jauns žanrs tāds vienkārši. Ir bišķi smieklīgi un bišķi nav. Kaut kādu lielāku atstarpi tam vajag ielikt tajā, ko jūs izsūtat presē, tajā relīzē. Ko jūs paši paredzēts ir tā, ka smējās nevis ha, bet tā ha. Un tas ir mini-komēdija. Jā, visi šie smiekli. Jā, bet labi, pastāstiet, kāpēc jūs vispār pie tā nonācāt un kā sametāties kopā un izdomājat, ka kaut kas ir jāražo. Pirmkārt, mums patīk samesties. Un dažreiz mums patīk samesties kopā. Jā, tas ir vislabākais nekā vienatnē, protams. Jā, tas esot labāk, tā runā. Un cilvēki arī dzīvo ilgāk, ja viņi sametās kopā. Jā, tas pierādīts. To mēs sapratām, jūs sametāties kopā. Patiesībā, skaties, zini kā bija, es izstāstīšu īsto vēsturi. Tātad, to iespējams nezinu gan. Bet pirms daudziem gadiem man tāds raidījums jāgatavina pusnakts šovs 7. Atceramies. Bija tāda situācija, un tad, kuru tur sezonu pēc kārtas, es tur to tapinu, un saprotu, ka šausmīgi nogurdinoši tas tomēr ir. Un tad vienu vakaru es guļu mājās, un es domāju, pilnīgi vajadzētu nofilmēt tādu smuku, tādu kaut kādu filmiņu stāstiņu par to, kā es noeju no skatuves, kāpu lejā un saku visiem, man šajā līdz kaklam šitais ir, draugi, paldies!
Un es braucu strādāt kaut kur citur. Un to, kur strādāt, es iedomājos, jo man bija jābūt pie lidostas te lielajā pasta ēkā. Kaut kas man bija jāatmuitoja, tur kaut kas ar muitu jābrauc uz turieni. Un es ieeju tur, un tur vienkārši sēž aiz letes viena sieviete, kaut kāds tur čalīts staigā, kaut ko pa telefonu runājās, un tur ir nesalīdzināms miers, un man likās, moins, es nāku vienkārši strādāt uz pastu. Tas būtu kolosāli. Un skats, kad daudzus gadus vēlāk mēs šo esam ņemuši un iefilmējuši. Tieši tikai pārmetot no televīzijas uz radio, kas tāda sakritība. Viens radio DJs, kuram ir apnicis, darīt to, ko viņš dara, vienā brīdī pieceļas un aiziet prom no mikrofona un brauc, kur acis rāda, līdz nonāk laukos un strāk strādāt pastā. Nu, redz, vakar, piemēram, izrādēja, to tam arī apniks spēlēt visādos kooperatīvos pasākumos, un viņš nokāpa ellē. Tā ir tēma. Tas ir kaut kur gaisā. Mūsu gadījumā tikai viņš uzkāpa paradīzē. Nu, jo laukos viņš aizbrauc. Jā, bet tās ir mājās tāda klasiska pusmūža krīzes risina. Paldies, jā. Man arī pie durvīm mocis stāv. Sarkans? Krāsai ir nozīmes. Labi, mēs sapratām tas scenāriju, bet tu neesi vienīgais scenārijs, jā, Reinis Piziks? Reinis, mēs jau esam sadarbojušies vajag ilgo laiku pusnakts šovu kontekstā, un mēs ātri virzamies uz priekšu, tam mums ir bremzētājs un virzītājs citos virzienos, kuros mēs ne. Manuskriptiem gājāt pilnas, vai kā? Jā, un tad un pārlas un saka, šis ne. Tā vispār nav taisnība. Viss bija pilnīgi savādāk. Okay. Bija tā. Versija numur 2. Jā. Bija tā. Es taisu, skaidrs, ka lielākā daļa no tā, ko Jānis saka, ir patiesība pārsteidzošā kārtā. Jā. Bet to stāstu mēs sākām domāt kopā, piedalījāmies LMT konkursiņā, konkursiņu uzvarējām. Un tad mēs rakstījām, pārdevām ideju, un tad mums bija vairāki varianti, šis bija viens no tiem. Un tad, tad mēs sākām pie tā strādāt un attīstījām to kopā. Mums bija arī scenārija konsultanti, brīnišķīga igauniete. Arī Ivo Briedis pielika savu ragu pirkstu. Ragu, es nevaru. Komēdija. Mini. Jā, mini komēdija. Es vairs nelasīšu jūs tās relīzes. Mēs viņus arī nerakstījām, godīgi. Es nezinu, kurš tev viņu atsūtīja. Jebkurā gadījumā, bet tas process bija tāds. Un skaidrs, ka filmēšanas laikā arī aktieri nāca. Daži aktieri jau pirms filmēšanas ļoti mēģināja ietekmēt to, ko viņi teiks vai neteiks, kā jau ierasts. Tā kā es domāju, ka tas tāds liels kopdarbs, bet galvenokārt, protams, ka Jānis ar Rēnu to rakstīja. Labi, bet, tur mini vai mega vai kā tur, bet komēdijas seriāls, mēs zinām vienmēr, ka šos teiciens latviešiem ar humoru izjūtu ir kā ir, tā kā vispārējais, jūs tomēr, tā metaties tādā lauciņā iekšā, paši parasti tās tos puf, un tur tāds šausmiņas un to visu to melodrāmu taisīt ir vieglāk nekā komēdija. Daudz vieglāk, pilnīgi noteikti. Ir sevišķi kino, manuprāt, tas ir vēl kaut kāds. Pilnīgi noteikti. Tas, ka arī patiesībā visa pēcapstrādes komanda automātiski, tur montāžā vai Edgars Mākens, kas rakstīja skaņu, visi automātiski iet sentimentā, jo sentiments daudz vieglāks. Un tad, kad mums ir jānonāk līdz īsām konkrētām frāzēm vai punktiem, kur kaut kas strādā vai nestrādā, tas ir normāls battles patiesībā arī savstarpēji, jo humora izjūtas jau atšķirās. Bet tas, ko es varu teikt un nemelošu, ir mēs taisījām fokus grupu vienkārši, lai nočakotu, vai tas strādā vai ne. Un cilvēki smējās tajās vietās, kur mēs bijām paredzējuši, ka viņi smēsies. Tas tā kā, Holivudā, tur arī raud, tur, kur vajag raudāt. Bet, Jānis, tāpat, parasti arī, kurš komēdija aktieris, ir dabūjis Oskara, piemēram? Vienmēr dod tiem, kas tur saraudi, bet tiem, kas sasmīdina, tiem tur parasti, tas jau tā. Parasti dod tiem, kas spēlē cilvēks ar īpašām vajadzībām, man šķiet. Tas ir vēl nākamais. Es nezinu, kas ar to ceremoniju tur noticis ir, vai akadēmija, kas viņus vērtē, man nav skaidrs līdz galam, bet šī gadījumā noteikti tas ir cimperlīgs žanrs, bet man liekas, ka šis ir, tas mini komēdija mēs jau iesākām, bet man liekas, ka kaut kas tur drusciņi ir arī tajā teikumā,
Jo te tomēr ir gan romantiskā nots, diezgan tad ņipra, gan tad lauku sentimentālā nots, gan tas skaistais brīdis par to, ka tu ilgi nezini, ko tai dzīvē iesākt, un tad tev ir tāda pēkšņa atklāsme, klau, es varu kaut ko samainīt. Un tas īstenībā diezgan foršs brīdis. Jebkura lieta, kad tu iesāc jaunu lietu, viņa ir ļoti patīkama tā sajūtiņa. Bet tu jau esi arī fabulā redz ielicis to, tomēr, ir skumjš brīdis, ja daudziem, kad tāds iemīļos radio DJs pametna ēteru. Labi, 1 no 10, protams, dikti priecājās, ja, ka beidzot šis kretīns ir prom, un viss, nevēr tāda, viņam, lai negriežās apakaļ, redz, un tur tas skumjais, un tad kaut kā tur viss notiek. Bet tu pieminēji tos laukus, jā, tu tur aizceļo uz laukiem, aizceļot varu. Un kas tur notiek? Un tad tas Rīgas čalis tur starp lauciniekiem sāk dzīvoties. Šeit laikam man ir jāsaprot, kā mēs to varam izstāstīt, jo tie īsti nezinu, vai tie ir lauki. Vai vajag? Jā. Nē, vajag. Tas ir tā kā lauku ciemats, tikai mūsu gadījumā tas nav drusku tāds pasaku lauku ciemats. Tā ir paralēlā realitāte. Tas nav ne pasaku, ne multaņu, tā drīzāk paralēlā realitāte, kur mēs esam Latvijā, bet nav skaidrs, kurš gads tas ir vai vēl kaut kā. Bet es gribēju, varu tev ātri uzdot vienu jautājumu, jo man liekas, tā brīnišķīga sakritība, ka tu esi arī radio DJs, kas iet prom no darba. Tad mēs varam tev paralēli arī drusku paintervēt. Kas tev visvairāk pietrūks no šītiem brīvdienu rītiem? Kaut kā, tur ir tā vārdos nenosaucamā kaut kāda adrenalīna sajūta un tādas sajūtas, ko es nevaru īsti dabūt citur nekur. Es nevaru pateikt. Es domāju, tu arī nesaprastu, kas tas ir. To droši vien tikai radio DJ. Kaut kas tur ir tāds mistisks, ko es esmu sapratis, kad pandēmijas laikā, piemēram, brīdi aizslēdzās ciet, un es pēc kaut kā sāku dikti ilgoties, tev kaut kā tāda sāpīta parādās, un to es nevaru dabūt ne teātrī, ne braucot ar mašīnu, kaut kur pa šoseju. Vai ar pusmūžu moci? Jā. Tā ir tāda īpašā sajūta, kas ir tikai raksturīga tur šeit, piespiežot to on. Klausītāji, rakstiet Artūram vēstules, sakiet, kas jums pietrūks, kad viņš vairs nebūs brīvdienu rītos rādio. Jā, atrakstiet, uzliec sev mājās Spotifyā, šito dziesmu, un es vientulībā viņu noklausīšos kaut kā tā. Oi, labi, tā mēs sapratām, tātad radio DJs, kurš aizbēg uz kaut kādu paralēlo iedomāto pasauli, un kas tad vēl ir tie draugi, ko jūs ņēmāt savā bariņā un kopā radījāt šo komēdiju seriālu? Labākie tādā ziņā. Mums ir Baiba Broka, mums ir Anta Aizupe, mums ir Ģirds Krūmiņš, Marija Luīza Mēļķe, Juris, kā bija Jurītim? Gornovs. Wow. Juris absolūti kolosāls vecais pasniegs, nedaudz noguris atmiņas zudumiem viegliem, bet atceros, viņa Dailes teātra izrādē Precības ļoti sen, es tā smēju. Viņš bija tik smieklīgs aktieris. Viņš ir rēcīgs. Jā. Viņš ir gan smieklīgs, gan apbrīnojams vienlaicīgi, un tā kā cilvēks, kura klātbūtni tu nevari nepamanīt. Vai viņam ir jābūt kadrā vai nav, viņš augšā guļot un gaidot savu uznācienu Grimētavā arī ir klāt kadrā. Tas ir izcils zaķēns. Kas no aktieriem es visus nosaucu. Un taču Strādiņš. Strāds, protams, un Mātīs Ozos ar hip-hop iznācienu. Viņš ir DJs Jogurts. Es gribētu vienkārši tiem, kas skatīsies seriālu, kas noteikti būs visi, jo jums jau nav nekas cits, ko redzēt. Un darīt. Tad Matīs dziesmu, ko viņš repo seriālā, viņš pats ir sarakstījis kā DJs Jogurts. Ļoti labi. Es domāju, ka varbūt Eirovīzija. Klau, bet jūs tā izdomājat, jūs sestdienas rītā gribat atnākt pie manis uz rādio, izstāstīt cilvēkiem, ka vispār kaut kas tāds ir. Labi, viņi tagad kaut kas tāds ir, un būs diezgan rēcīgi, laikam, jā. Man jāņem tā. Jāņem tā. Kas tālāk ir jādara? Tiešām, ja man nav tas LMT, es varēšu kaut kur redzēt? Jā, ja tu varēsi vienkārši ieiet LMT Straumes mājaslapā un ierakstot savu e-pastu, tu varēsi no jebkuras vietas pasaulē viņu nostīties. Nav par to jāmaksā, tas ir bezmaksas produkts. Tā kā visi to ir jau samaksāts.
Tāds jau tā. Jānim jau esot samaksāts, es dzirdēju. Dažiem ir, dažiem nav. Dažiem nav, bet jā, tas ir, man liekas, tā brīnišķīga iniciatīva no LMT puses, gan šis, gan kolektīvs ir Latvijas kino priecājums par to. No kura brīža, vai jau ir gaisā, vai jau var skatīties? No trešdienas. No trešdienas būs? Jā. Un cik tad tās sērijas, kāds jums tur ir tas plāniņš? 4 sērijas kopā apmēram stunda. Katra sērija? Nē, viss kopā. Mums ir mini komēdijas seriāls. No reta pašā nemaz tik viegli negāja. Tu dzirdēji manu pauzi? Viena filma, jā. Viena filma. Principā sadalīt 4 daļās. Bet tā, kacināsiet, nelaidīsiet visus 4 uzreiz, vai tomēr būs uzreiz? Blāķēsim ārā visu. Tā kā es varu vienā piegājienā noskatīties un darīt, un tad es varu aizvērt vaļā savu X vai Facebook, un tad laižu vaļā visu, cik man smieklīgi bija. Tos No 1 līdz 5. Jūs lasat tos komentārus? Vēl nav, starp citu. Par šo seriālu vēl nav. Pagaidām ļoti pozitīvi. Ļoti labi. Jā. Visiem patīk. Jo mēs zinām, tad, kad patīk, tad ļoti retraksta. Jā. Klusē, pagaidām tā. Tādā ziņā vai nu vēl pozitīvi. domā, vai nu patika. Forši, kā atnācāt, es noteikti noskatīšos. Nezinu, trešdien, ceturtdien, piekdien, sestdien, vai nav jau svarīgi, vai ne? Tur jau kādu labu brīdi stāvēs. Stāvēs viņi ļoti labi brīdi stāvēs. Un būs, un varēs skatīties, un tad mēs arī padalīsimies noteikti un dzirdēsim, kā tad mums ir ar to humoru, bet gan jau būs labi. Tā jāskatās. Bez stresa. Zin kā, ja būtu slikti, jūs nenāktu un nereklamētu. Vai arī mēs esam lohi. Ir vēl viens variants. Vai arī stabili vienkārši nav ko darīt, bet tā komēdija. Es saprotu to sentimentu par, ja salīdzinu, protams, ka mums varbūt iet tā, kā mums iet, bet zinu, kas mums ir jādara, lai mums ietu labāk, mums viņas ir jātaisa. Viena pēc otras, jo, zinu, tā vienkārši gaidīt to brīdi, ka viņas visiem sanāks un būs baigi labi, tā nebūs. Un žanrs sarežģīts līdz ar to. Izaicinājumu šo ne visi labprāt pieņem arī. Bet mēs esam ļoti drosmīgi un bezbailīgi. Nepamatoti, bet ko? Un ir jāļauj arī kļūdīties, kā reiz Imants Ziedonis teica, ja neviens par ainu nepiedzimst. Es ceru, Izņemot Jānu Pliekšānu. Viņš jau var cik gados, sāk. Cik gados piedzim? Nē, cik gados piedzim, cik gados sāk rakstīt, un es tu muļķis, neko nemāk rakstīt. Tad viņš satika Aspazī. Un tad satika Aspazī. Lai katram izdodas dzīvē satikt Aspazī. Par to arī seriāls. Par to arī seriāls. Vai ne? Vispār jā. No trešdienas LMT, kā mēs minējām, nav obligāti tur viss jāobanē, vienkārši ņem un skaties, ierakst savu e-pasta adresi, padalies ar to un aiziet seriāla režisora Una Rozenbauma, operators Jānis Eglīts, mākslinieks Kristīna Abika lomās, jau mēs te minējām, daudz ievērojumu slavenu aktieru un, lai es patīkam skatīšanās, lai jums arī kaut kādi plāni ir uz priekšu, vēl kaut ko uzņemt, uzfilmēt. Mēs domājam visu kaut ko uzņemt. Uzņemt jaunu kursu. Uzņemt kādu, vēl kaut ko, nezinu, mājas ballīti. Man gribētu uz detektīvu nofilmēt. Uzņemt komēdiju. Jā, kaut vai ne? tādu, jā, ar tādiem tēliem, vai ne? Tev tagad rīti brīvāki būs ko? Jā. Tad mēs varam kaut ko bišķi kā pastīt. Galvenais, ka vakari brīvāki, saprot? Nosākumu vajag rītus. Pēc tam jā, tur tā tas viss ir. Forši, paldies, ka atnācāt. Paldies, ka uzaicināji. Paldies. Prieks biju satikt. Lūk! Vienmēr tavā tuvumā, Radio SVH. Una Rozenbauma un Jānis Kudels bija pie manis ciemos. Komēdijas seriāls pilna paskasti jau no trešdienas LMT varēsiet vērot.